Tātad skatāmies uz ekrānu un klausāmies mani. Tātad labvakar vēlreiz visiem, kas ir atraduši laiku, lai painteresētos par Ventspils digitālā centra tehnoloģiju pulciņu aktivitātēm jaunajā mācību gadā. Un sveiciens arī tiem, kas skatīsies šo ierakstu rītdien, parīt. Tātad par ko mūsu stāsts? Mūsu stāsts, protams, par tehnoloģiju pulciņiem. Tā, mēģināšu tagad. Mēģināšu jums rādīt. 2023. 24. mācību gadā Ventspils digitālais centrs pulciņus uzsāks ar devīzi inovācijas iedvesmo. Un šādu devīzi mēs izvēlējāmies tāpēc, ka mēs jau gadu pilnvērtīgi apdzīvojam zinātnes centru viziju, mēs varam izmantot visas tās inovācijas, kas zinātnes centrā ir pieejamas. Tās mūs iedvesmoja iepriekšējā mācību gadā. Inovācijas mainās, inovācijas nāk klāt, un līdz ar to nāk klāt arī jauni pulciņi ar jaunām tehnoloģijām, ar jaunu programmatūru, ar jauniem robotiem, ar jaunu saturu, un tāpēc mēs nolēmām, ka mēs uz šī iedvesmas viļņa dzīvosim visu nākamo gadu, un inovācijas mūs iedvesmos arvien vairāk un vairāk. Vispirms par tādu vispārējo informāciju, kas būtu nepieciešama zināt visiem vecākiem un bērniem, kuri apmeklē Ventspils digitālā centra klātienes vai attālinātos pulciņus. Šeit piebilde visiem, kas skatās, ja jums kādā mana stāstījuma brīdī rodas jautājums, esiet tik laipni un mani pārtrauciet un jautājiet aktuālo, ko jūs pašlaik dzirdat. Tātad par aktualitātēm vispārējo informāciju. Nodarbības jau 9. gadu ir iespējamas pateicoties Ventspils pilsētas rīcības programmai datorprasmju apguvēji. Un šī programma nodrošina, ka visi Ventspils izglītības iestāžu sešgadnieki, 1.–12. klašu skolēni, kā arī jaunieši, kas mācās tehnikumā un mūzikas vidusskolā, var digitālajā centrā darboties bezmaksas. Ventspils skolēniem gan klātienes, gan attālinātās nodarbības ir bezmaksas. Attālinātās nodarbības ir pieejamas jau 2. gadu ne tikai Ventspils bērniem, bet mēs tās piedāvājam pilnīgi visas Latvijas skolēniem. Tātad bērni, kuri vēlas, var attālināti pieslēgties un noteiktos laikos, noteiktās nodarbībās darboties. Protams, tiem skolēniem, kuri nav Ventspils izglītības iestāžu dalībnieki, šīs nodarbības ir maksas pasākums. Nodarbība notiek 1 reizi nedēļā, tātad pilnīgi katrs pulciņš, lai tas būtu klātienes vai attālinātais, notiek 1 reizi nedēļā. Pulciņš ilgst 90 minūtes, jeb pusotru stundu. Un pulciņā maksimālais bērnu skaits, kādu mēs komplektējam, ir 12 skolēni no 8 līdz 12. Lielāks skaits netiek komplektēts, jo tas ir saistīts ar telpu lielumu un arī ar tehnoloģiju noslogojumu. Pamatlaiki, kas būtu jāņem vērā, domājot par pulciņiem. Tātad ir no 13. sešgadniekiem. Pagājušā gadā mēs šo laiku piedāvājām arī 1. un 2. klašu bērniem, bet realitāte rādīja, ka skolēni tomēr šajā laikā vēl no mācībām netiek brīvi, un šis laiks īsti piemērots ir tikai sešgadniekiem. No 14.45 1.–4. klašu bērniem, no 16.30 5. un 8. klašu skolēniem
un no 18.15 9. 12. klašu skolēniem. Un šeit arī prezentācijā ir klāts zvaigznītes komentārs, ka atsevišķām grupām var būt izņēmumi. Piemēram, es jau no galvas atceros, ka 2., 3., 4. klašu bērniem, kas vēlēsies apmeklēt Minecraft pulciņi sāksies 16.30. Šie izņēmumi ir saistīti primāri jau ar mūsu skolotāju iespēju uz Viziumu atnākt un pulciņu novadīt. Bieži vien skolotājs var vienu dienu, 2 pulciņus, 14.45 viņš jau ir aizņemts ar kādiem pirmklasniekiem, un ar mazliet vecākiem bērniem viņš var darboties tikai no 16.30. Visi digitālā centra pulciņi šajā mācību gadā sāksies nedēļā no 18. septembra. Tātad rītdien sāksies pieteikšanās. Pieteikšanās ir pietiekami garš process, kad skolēni ir jāreģistrē, jāliek pa pulciņu sarakstiem, jāskatās viņu prioritātes, jāpaziņo katram vecākam par to, kurš bērns ir ticis un kur varbūt viņš ir gaidītāju rindā. Tāpēc starp pieteikšanos un nodarbību sākumu ir tomēr vairākas dienas laika. Un, kā es minēju, absolūta lielākā daļa tehnoloģiju pulciņu notiek klātienē. Visi klātienes pulciņi notiek Ventspilī, Zinātnes centra Viziumu telpās Rūpniecības ielā 2. Iepriekšējos gados daži pulciņi notika arī Pārventā, Pārventas pamatskolā. Šogad mēs esam nolēmuši Pārventas pamatskolas laipni atvēlētās telpas neizmantot, jo, mūsuprāt, tomēr tas sevi neattaisno, skolotājiem ir tehnoloģijas jāvadā, uz Pārventu speciāli ar aprīkojumu jābrauc, un bērnu pieprasījums tomēr nav tik liels, lai mūsu šīs izbraukuma nodarbības būtu rentablas. Un tā kā Viziuma ēka fiziski atrodas tuvāk nekā iepriekšējā ēka Pārventai, mēs ceram, ka Pārventas bērniem nekāda problēma ierasties uz nodarbībām nebūs. Šogad 7 pulciņi notiek attālināti. Tātad, vai Ventspils bērni vēlas šī pulciņā piedalīties, vai visas Latvijas bērni vēlas piedalīties, pulciņš jebkurā gadījumā ir attālināti. Un attālinātie pulciņi būs 3 dimensiju datorgrafikas skola no 5. līdz 12. klasei, 3 dimensiju spēļu izveides skola šim pašam vecuma posmam, spēļu programmēšanas skola 7. 12. klasei, mājas lapu programmēšanas skola 9. 12. programmēšanas projektu izstrādes skola 9. 12. digitālās mākslas skola tieši 5. 6. klašu posmam, jo digitālās mākslas skola būs arī klātienes pulciņš, bet 5., 6., 6. klašu bērniem mēs piedāvāsim arī attālināto variantu. Un arī datorgrafikas skola 7. 9. klasē tieši šādam posmam būs attālinātā versija. Piesakoties jābūt uzmanīgiem, ir arī klātienes versija 5., 8. un 9. 12. klašu bērniem. Skolēniem piesakoties uz pulciņu ir jāņem vērā, ka pulciņi tiek... Jā, vai jautājums kāds bija? Nebija. Piesakoties uz pulciņu un gatavojoties pulciņā darboties, ir jāņem vērā, ka visi pulciņi notiks tikai latviešu valodā. Pulciņi netiks piedāvāti bilingvāli, tas pamatā varētu saistīties ar krievu valodas lietošanu. Tātad tikai latviešu valodā, tas nozīmē, ka visiem bērniem, kas pulciņā piedalās, sākot ar mazākajiem un beidzot ar vecākajiem, ir jābūt pamatzināšanām latviešu valodā, lai bērns varētu saturu uztvert un darboties. Atsevišķos gadījumos ar kādiem atsevišķiem vārdiem skolotāji lielākoties palīdzēt kaut ko tulkot varēs, bet tā kā mūsu skolotājiem nav izvirzīta prasība obligāti pārzināt krievu valodu, tad ir skolotāji, kas varēs konsultēt angļu vai vācu valodā, bet nebūs krievu valoda.
Pieteikšanās pulciņiem būs elektroniski. Un elektroniskā pieteikšanās šī adresīte jau šobrīd ir publicēta digitālā centra mājaslapā digitālaiscentrs.lv sadaļā tehnoloģiju nodarbības 2023. un 2024. mācību gadam, un elektroniskā reģistrācija ir tas veids, kā vecāks skolēnu piereģistrē 1, 2 vai 3 pulciņiem, kāda ir izvēle, vai vecāka gada gājuma skolēni sevi reģistrē paši. Šī elektroniskā reģistrācija automātiski nenozīmē, ka bērns jau 100% noteiktā pulciņā ir ieskaitīts. Tā ir tikai pieteikšanās. Tad, kad vecāks vai pieaudzis skolēns savā e-pastā saņem manis sūtītu apstiprinājumu, ka bērns ir ieskaitīts pulciņā, un pulciņš notiek tajās un tajās dienās, skolotājs ir tas un tas, tikai pēc šāda apstiprinājuma ir skaidrs, ka izteiktā vēlme ir vainagojusies arī ar reģistrāciju pulciņā. Skolēns drīkst pieteikties maksimums 3 pulciņiem. Pieteikšanās anketā ir iestrādāta tāda opcija. Tātad jūs izvēlaties pirmo, tas parasti ir prioritārais vai varbūt vienīgais pulciņš, tad ir iespēja pieteikties kādam otram un otram pulciņam norādīt. Jūs vēlaties, vai bērns vēlas arī šo otro pulciņu, gan pirmo, gan otro, vai otro tikai tad, ja neiekļūst pirmajā pulciņā. Un tieši tāpat ir par trešo. Variants A, trešo nevēlos nemaz, trešo arī vēlos, vai trešo tikai tad, ja neiekļūstu kādā no iepriekšējiem pulciņiem. Tātad, un šīs prioritātes tiek ņemtas vērā. Skolēni pilnībā tiek reģistrēti pulciņā pēc tam, kad ir saņemts manis minētais e-pasta apliecinājums. Tātad no manis kā no programmas vadītāja, jo tātad es esmu pilnībā ierakstījusi bērnu visos sarakstos, un obligāts nosacījums ir vecākiem ir jāiepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem. Iekšējās kārtības noteikumi visiem vecākiem tiks nosūtīti uz e-pastu. Tad, kad es sūtīšu apstiprinājumu, sūtīšu ar iekšējās kārtības noteikumu. Un vecākiem būs vai nu papīra formātā, vai nu elektroniski parakstīts ar e-parakstu, vecāku pieteikums jānogādā uz digitālo centru. Papīra formātā tas izpaudīsies, ka jūs aizpildīsiet, izdrukāsiet, parakstīsiet ar roku un parakstītu atnesīsiet uz digitālo centru, precīzāk uz zinātnes centru Vizium, vai nu nodosiet kasē, kases darbinieks paņems, vai nu pirmajā nodarbībā atdosiet skolotājiem, kas pulciņu vadīs. Elektroniskā formātā tiks sūtīts uz manu e-pastu. Savukārt ar tiem vecākiem, kuru bērni darbosies attālināti un kuri nebūs Ventspils bērni, tātad kuriem šī darbošanās pulciņā būs maksas pakalpojums, ar tiem tiks slēgts līgums. Un līgums tieši tāpat variants A būs parakstāms ar roku un pa pastu tiks atsūtīts uz Viziumu vai parakstīts elektroniski un atsūtīts arī elektroniski man. Tad, kad bērns darbojas digitālā centra pulciņos, ir jāņem vērā, ka bērns tiek reģistrēts e-klasē. Tieši tādēļ bērnu piesakot mēs prasām bērna personas kodu, prasām tālruņa numurus. Tālruņa numuri ir arī operatīvai saziņai, bet personas kods ir reģistrācijai e-klasē. Un bērns tiek reģistrēts Moodle platformā. Vecākiem tā ir izvēles opcija, vai viņš vēlas šajā platformā pieteikties vai nē. Un Moodle platformā ir iespējams redzēt uzdevumus, ar kādiem bērni darbojas, kādi ir mērķi, uzdevumi, kādi šie uzdevumi ir bijuši. Ja bērns kādā no nodarbībām nav varējis būt klāt, tad viņš ieejot Moodle platformā var pildīt un darboties un redzēt to, kas ir darīts
nokavētajā nodarbībā. Skolēnu sasniegumus pulciņos mēs vērtējam. Protams, tā nav tāda tik nopietna vērtēšana, kā tas ir skolā, bet lai tomēr bērnam pašam būtu saprašana par to, kā viņam ir veicies, un arī vecāki varētu pasakot bērnu sasniegumiem, tiek izmantoti trīs vērtējumi. Plusiņš, tas nozīmē, minētajā nodarbībā viss ir pilnībā apgūts no 60 līdz 100%, slīpsvītriņa daļēji apgūts no 30 līdz 60%, un ja ir tāda mīnuszīmīte vai horizontāla svītriņa, tas nozīmē, vēl ir jāmācās. Bērns nodarbībā, diemžēl, apgūva mazāk par 30%. Un pirmā semestra beigās E-klases liecību mēs tādu izveidojam, kur katrs bērns saņem vērtējumus 5 līdz 7 galvenajās prasmēs, kas tajā semestrī ir apgūtas. Savukārt, beidzoties mācību gadam, saņem aprakstošu liecību, kur skolēna sasniegumi ir vārdiski aprakstīti, un bērns saņem arī papīra formāta apliecību, tieši tāda paša formāta, kā pieaugušie saņem par savu tālāku izglītību. Tātad vai nu viņš ir kursu apguvis teicami, vai nu viņš ir kursu apguvis, vai viņš ir kursu apmeklējis, ja apmeklējums ir bijis salīdzinoši mazs un varbūt arī veicies ļoti labi. Ko tad mēs jaunajā mācību gadā piedāvājam? Un tagad jau ir runa par konkrētiem pulciņiem. Jāsaka, ka šajā mācību gadā pulciņu ir visvairāk no visiem gadiem. Šis būs 9. mācību gads un 2. mācību gads Zinātņu centrā Vīzium, un mēs piedāvājam visplašāko pulciņu klāstu, kāds vien līdz šim ir bijis. Un viena no jomām, kur ietilpst pulciņi, ir pašlaik Latvijas izglītībā un arī pasaules izglītībā aktuālajā STEM jomā. STEM no angļu valodas zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Tātad šo svarīgo jomu savijums. Un šajos pulciņos nodarbības arī tiek veidotas, lai kādu zinātnes nozari ar tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku kopā sajūgtu. Un šeit mēs piedāvājam mazo STEM skoliņu 1. klasē un 6-gadniekiem, STEM skolu 2.–6. klašu bērniem, tehnoloģiju ABC skolu pirmklasniekiem un 2 jauninājumi. Redzat, ir STEAM skola, vai angliski mēs lasītu STEAM skola 6-gadniekiem, un iekrāsots ir A burtiņš, ar ko tad šis te STEAM atšķiras no manis iepriekš minētā STEM. Tas nozīmē vēl paplašinātāka versija, ka 6-gadnieks mācīsies šo te tehnoloģiju, zinātnes, matemātikas kopsavijumu ar mākslu. A no angļu valodas art, mākslas, vēl piesitiens šai 4 jomu sfērai. Un šo mēs piedāvājam, sāksim ar mazākajiem mūsu klientiem, ar 6-gadniekiem. Un mēs esam izveidojuši pulciņu 1.–3. klašu skolēniem palīgs datorikā. Īsāk par pulciņiem. Šeit, protams, prezentācijā es neparādu 100% visu informāciju, ko jūs par pulciņa saturu varat izlasīt. Plašāka informācija ir pieejama pulciņu katalogā, kas arī ir izlasāms Digitālā centra mājaslapā www.digitālaiscentrs.lv sadaļā tehnoloģiju nodarbības 2023. 24. mācību gadām. Tur ir katalogs, kurā jūs lapu pa lapai varat šķirt un lasīt katra pulciņa saturu, īsu koncentrētu. Mazā STEM skola tātad ir domāta 6-gadniekiem un 1. klašu bērniem. Skolotāja Ieva Kārkliņa jau kādu 3. gadu šī jomā strādā, ir zinoša. Un tātad šeit manis pieminētā zinātnes, inženierzinātņu, matemātikas un tehnoloģiju sasaiste būs interesanta. Bērni
apgūs pirmos programmēšanas pamatus ar Vībot robotiņiem. Nedaudz viņi jau būs padarbojušies bērnu dārzos. Viņi strādās arī ar nopietnākiem robotiem, iRobot Root un Sferobolt, un izmantos vēl citus, jo mūsu klāstā ir nākuši klāt jauni roboti. Viņi darbosies ar dažādām lietojumu programmatūrām, lai mācētu izveidot kādu tematisku nelielu mākslas darbu, kādu attēlu, kartītes, plakati un tā tālāk. Skolotāji Ieva arī rūpējas, lai laiku pa laikam bērnu veidotie darbiņi tiktu izdrukāti un bērni varētu arī šos darbiņus aiznest mājā vecākiem. Bērni strādās ne tikai ar parastiem datoriem, ar planšetdatoriem, ar 3-dimensiju pildspalvām, ar vēl kādām citām tehnoloģijām, kas būs pieejamas. Un tēmas katrai nodarbībai ir piemeklētas saistībā, pamatā centrā visbiežāk tā ir dabas zinātnes kāda joma, teiksim, mans ķermenis, ja kaut kas no anatomijas tiek no laboratorijas atnests mūsu skeletiņš, un bērni mācās cilvēka uzbūvi tīri vizuāli, klāt piesaistot matemātiku, darbojoties kaut ko ar tehnoloģijām, zīmējot un tā tālāk. Un tā no matemātikas, no kosmosa, no gada laikiem, no grāmatu lasīšanas un no daudzām un dažādām jomām. Tātad, protams, 6-gadnieki, pirmklasnieki, kā jau katrā pulciņā, kurā viņi darbojas, viņi, protams, arī mācās ar datoru strādāt, jo viņi vēl ir tādi jaunie datoru lietotāji. 2. līdz 6. klašu bērniem jau šāda veida pulciņš saucas bez vārdiņa mazā, tā jau ir STEM skola. 2. 3. klašu bērniem un 4. 6. klašu bērniem jau vēl nopietnākā, tās būs 2. 3. klašu bērniem tās būs 3A un 3B grupa, un 4. 6. klašu bērniem jau tā ir 4. grupa, kurā viņi mācās. Un šeit ir līdzīgi, kā es jau stāstīju, par pamatu tiek ņemtas kādas zinātnes, inženierzinātņu, matemātikas jomas, un jau saistītas ar dažādām tehnoloģijām, un šeit arī darbošanās ar manis pieminētiem datoriem, ar robotiem, ar programmējamām ierīcēm, ar dokumentu kameru, un šogad bērni darbosies arī ar mikroskopiem, kas bērniem ļoti patīk, un bērni apgūs daudzveidīgas dabas procesus, tos iepazīsta, izpēta, modelē, taisa, piemēram, paši imitē savas smilšu vētras vai paši sniegu uz vietas rada. Šeit bērni veic dažādus interesantus inženiertehniskus risinājumus. Šeit ir tāds ieskats fizikas, ķīmijas eksperimentos. Bērni strādā ar tādām interesantām lietām kā ar paplašināto realitāti, ar virtuālo realitāti. Tiek veikti dažādi mērījumi, dažādu datu matemātiska apstrāde, tiek veidoti prototipi, un skolotāja Karīna Buka, kas STEM skolu 3. un 4. grupu vadīs, viņa ir iecerējusi, ka bērni veidos siltumnīcu, audzēs, pētīs, kā aug, kā dīkst lapiņi. Mācību ekskursijās, piemēram, Ventspilī uz planetāriju, uz observatoriju, un iespējams, ka izbrauks arī kaut kur ārpus, ne tikai Ventspils robežās. Tehnoloģiju ABC skola ir domāta 1. klašu bērniem, tāpēc arī skoliņai ir tāds nosaukums, jo šajā te pulciņā bērni apgūs dažādu tehnoloģiju abecīti. Viņi, protams, nostiprinās savas prasmes strādāt ar datoru, kā ar pamat tehnoloģiju, no kuras visas IT lietas izriet.
Tāpēc viņi uzzinās par drošību lietojot datoru, apgūs rakstīt prasmi datorā, uzzinās par drošu datoru lietošanu, par drošu citu viedierīču lietošanu. Un, protams, ka viņi iemācīsies daudzas un noderīgas prasmes. Piemēram, neliela izpratne par programmēšanu, neliela izpratne par robotiem, par planšetdatoriem, strādās ar tādām tiešsaistes programmām, kas attīsta matemātisko domāšanu, loģisko domāšanu, strādās ar tehnoloģijām, kas attīsta radošumu, mēģinās izveidot kādu animāciju, kādu komiksu, padarbosies pētnieciskā jomā. Tātad, tāda visaptveroša darbošanās ar tehnoloģijām un 1. klases bērnam sniegs tādu pirmo izpratni par to, ko tehnoloģijas var piedāvāt. Un, protams, arī pirmo ieskatu par programmēšanu kā par nopietnu zinātni, jo programmēšanas atsevišķs pulciņš 1. klašu bērniem nav. Un šo pulciņu vadīs skolotāja Ilona Laure Rudīte. Un šeit mēs nonākam līdz jauninājumam manis iepriekš pieminētajai STEAM skolai, kur tātad blakus šīm inženierzinātnēm un tehnoloģijām ir iespraukusies arī māksla. Un skolotāja Paula Pundiņa 6-gadniekiem piedāvās šādu mēģinājumu sasaistīt šķietami nesasaistāmo, kā tad matemātika ar mākslu vai inženierzinātnes ar mākslu. Un tātad tā būs tāda 6-gadniekam atbilstoša, tāda padziļināta mākslas sasaiste ar šīm tehnoloģijām. Un, protams, ka bērni mācīsies dabas zinību, dažādas interesantas lietas, kuras viņi varbūt mērīs un zīmēs un pētīs par dzīvniekiem, par iemītniekiem, dažādiem par elektrību, par daudz ko citu. Kā citos pulciņos ies uz eksponātu zāli, darbosies mazo pētnieku galerijā, arī šī pulciņā, lai bērniem būtu ieskats dažādās tehnoloģijās, padarbosies ar vecumposmam atbilstošiem planšetdatoriem, ar robotiem, ar grafiskajām planšetēm, un bērni bez dažādām programmām, kuras viņi slēgs datorā, viņi darbosies arī ar savām rociņām, darbosies ar plastilīnu, ar krāsainiem krītiņiem, ar krāsu zīmulīšiem un flomasteriem un tādiem marķieriem, ar kuriem var zīmēt uz akmeņiem, uz stikla. Tātad izzinoša darbošanās atšķirsies no STEM skolas tieši ar šo mākslas piesitienu, kas STEM skolai parastajai nebūs tik būtisks. Un skola palīgs datorikai, tātad ir mērķtiecīgi domāts 1.–3. klašu skolēniem, lai sniegtu atbalstu mācību priekšmeta datorika apguvei. Bērni no 1. klases šo datoriku mācās, un skolotāja Ilze Bukela veidos pulciņu tā, lai skolā apgūtās tēmas nevis vienkārši dublētu un otro reizi to mācītos, bet lai sniegtu kādu interesantu papildinājumu, iespēju padarboties ar tādām tehnoloģijām, kādas nav pieejamas skolā, lai robots palīdzētu darboties, dažādi roboti, kas skolā nav pieejami, lai ekspozīciju zāle būtu pieejama un tā labāk palīdzētu datorikas kursu apgūt. Tātad dažādus interesantus uzdevumus risinās. Un šī būs arī iespēja bērniem nelielā 8–12 bērnu grupiņā padziļināt datoriku apgūt un mācīties. Un skolotāja ir iecerējusi iesaistīties arī starptautiskā tiešsaistes projektā e-twinning kopā ar saviem skolēniem. Nekur neizpaliek valodu joma. Mēs turpinām digitālās angļu valodas skoliņu 6-gadniekiem 1. klasei un jau iepriekšējos gados aizsākto 2. klasei.
Tātad mērķa auditorija, kā es tikko minēju, 6-gadnieki līdz 2. klase. Vienā grupā kopā mācīsies 6-gadnieki un 1. klase, un atsevišķā grupā mācīsies 2. klase. Un skolotājas būs Alise Grīnfogele un Sabīne Kafizova, un šī pulciņa galvenais mērķis ir apgūt angļu valodu sasaistē ar tehnoloģijām. Neizmantosim parastās darba burtnīcas, mācību grāmatas, bet izmantosim to visu, kas ir atrodams interneta dzīlēs, tai skaitā dziedot, tai skaitā kādas pirkstu rotaļas vai klasiskās rotaļas organizējot, tai skaitā darbojoties eksponātu zālē un mazo pētnieku laboratorijā, tai skaitā mācoties angļu valodu kopā ar robotiem, ar programmēšanas komplektiem, dažādām interesantām spēlēm. Tātad digitālā angļu valodas skola. Piesātināta un mūsu skolēniem interesanta ir joma, kas saistās ar digitālo mākslu un ar audiovizuālo mākslu. Un tātad šeit ietilpst digitālās mākslas skolas, multimediju skola un 3-dimensiju mākslas skola. Un arī šeit ir inovācija. Līdz šim mēs digitālo mākslu sākām mācīt no 1. klases, bet skolotāja Elīna Muceniece ir izveidojusi saturu 6-gadniekiem, un 6-gadniekiem būs viena grupa mazajai. Ir kāds jautājums? Tikai viņi ar mazajiem strādās. Kāds ir Elīna? Tāda auklīša tev bija dārziņās, Elīna Muceniece, ar Aiku kopā strādās. Jā, lūgums izslēgt mikrofonu, ja jūs runājat savā starpā. Jā, izslēdziet lūdzu mikrofonu. Tātad skolotāja Elīna Muceniece un, protams, šī būs digitālās mākslas, vizuālās mākslas, šis būs pulciņš, ja, dažādi zīmēšanas, gleznošanas un attēlu izveides rīki datorā. Protams, ka mazuļi mācīsies datoru apgūt un kā var datorā zīmēt, jau kaut ko mācīsies, kā var kolāžas veidot, kā var 3 dimensijās jau kaut ko mazie bērni uzzīmēt, darbosies ar digitālām krāsošanas grāmatām, ar digitālām puzlēm, un skolotāji ir sameklējusi arī virkne dažādus interesantus videoklipus, kurus izmantot, lai bērni varētu mācīties, un tātad saturs atbilstoši 6-gadnieka vecumam. Mazā digitālās mākslas skola, viena grupiņa būs. Savukārt skolotāja Santa Līce vadīs 5 digitālās mākslas skolas grupas, kuras tiek piedāvātas no 1. līdz 6. klasei. 1., 3., 4., 6. klasei šāds būs dalījums, un 5., 6. klašu grupai būs arī attālinātā grupa. Tātad arī bērni, vecpilnieki, kuri šī vecuma posmā vēlēsies šīs zināšanas apgūt attālināti, vai bērni no visas Latvijas, tātad arī digitālo mākslu varēs mācīties attālināti. Un šeit jau, protams, saturs tiks diferencēts, mazie bērni to mācīsies vienkāršāk, 5., 6. klašu bērni jau nopietnāk, un šeit tieši tāpat apgūs dažādus mākslas veidus, piemēram, pikseļu, grafitī māksla, portrets, kolāža, strādās ar dažādām tehnoloģijām, jā, ar specializētajām planšetēm, kas ir domātas tieši grafiskajiem dizaineriem, ar 3-dimensiju pildspalvām. Digitālās mākslas pulciņam ir neliela sasaiste arī ar reklāmdruku, tādā ziņā, ka bērni laiku pa laikam pašu izveidotos zīmējumus uzdrukās uz kāda no dizaina priekšmetiem. Piemēram, apdrukās krūzīti, vai apdrukās auduma maisiņu, vai apdrukās puzli, vai ar speciālu drukas iekārtu izveidos nozīmīti. Tātad arī šādas prasmes būs apgūstamas. Interesanti ir tas, ka bērni darbosies arī ar paplašināto un virtuālo realitāti, un skolotāja arī šī kursā klāt mācīs atbilstoši vecumposmam mākslīgā intelekta
digitālās mākslas iespējas. Tātad skolotāja Santa Līce, un, kā es teicu, 5 grupas būs plašam gribētāju lokam. Ļoti iecienīta ir multimediju skola, 3. līdz 12. klasē, ļoti plašam lokam. Protams, tā sastāvēs no 3 grupām, 3. 5. klasē, ko vadīs skolotāja Santa Līce, un 5., 8. un 9., 12. klasē, ko vadīs skolotājs Ģirds Edvards Stepiņš, un multimediju skola jau ir izkāpšana ārpus tikai digitālās mākslas. Multimediju skola jau ir darbošanās ar dažādiem medijiem. Tas jau ir digitālais foto, tas ir digitālais video, un tā ir digitālā skaņa. Un šeit ir jau skolēni atbilstoši savam vecumam, mācās video uzņemšanu, video montāžu, video apstrādi, tieši tāpat ar foto, digitālā foto izveidi, montēšanu, dažādus specefektus, veidot 2 dimensijās un 3 dimensijās grafikas. Šeit skolotājs Ģirds piesaista klāt arī nedaudz no spēļu veidošanas, kaut gan spēļu veidošanai ir savs pulciņš, nedaudz no Minecraft un citām datorspēlēm, kas ir piesaistāms. Protams, bērni mācās par digitālās mūzikas un skaņas veidošanu, kā var paši, ne tikai izmantojot klasiskās klavieres, bet izmantojot datoru, iespēju skaņu veidot un apstrādāt. Notiks YouTube materiālu pētīšana, analīze un darbošanās ar tiem, dažādu reklāmu un animāciju izveide, un arī darbošanās ar virtuālo realitāti, jo digitālam centram arī skolēniem ir pieejama virtuālās realitātes brilles, un, protams, tās ir pieejamas arī eksponātu zālē. Tā kā šī skola ir attēla, video un skaņas visu izpausmju atainojums kopā. Un tātad skola pieejama absolūti dažādiem vecumiem. Jauninājums šogad 1. gadu mēs 3. 4. klašu bērniem piedāvāsim 3 dimensiju mākslas skolu. Un šeit skolotāja Sabīne Sindija Kārkliņa aicina darboties tos 3. 4. klašu bērnus, kuriem patīk strādāt ar rokām. Tādā ziņā, ka ne tikai spaidīt datorpogas un ne tikai strādāt izmantojot visu to jauko, ko piedāvā dators, bet praktiski darbojoties. Un tāpēc te prezentācijā tanī bildē arī ir 3 dimensiju maska atainot. Līdzīgas maskas arī bērni paši veidos, tātad aktīva darbošanās ar rokām. Griešana, līmēšana, formu mērīt, konstruēt, ja, kas viss ir loģiskās domāšanas, matemātisko un inženieru zināšanu prasmju, teiksim, tāda praktiska attīstīšana. Bet, protams, tā kā mūsu pulciņi kopumā ir veltīti datorprasmju apguvēji, tad bērni darbosies arī ar atbilstošām lietojumu programmatūrām šim vecumposmam, kas ir 3 dimensiju mākslai atbilstoši, veidos dažādas ģeometriskas figūras 3 dimensijās, pētīs, kā no 2 dimensijām var veidot 3 dimensijas, un, protams, arī šī skoliņa ir saistāma ar STEM jomu, jo, kā jau es minēju, šeit būs tehnoloģija, šeit ir inženierzināšanas nepieciešamas, matemātikas prasmes, tātad, bet šeit uzsvars ir praktiski ar rokām darboties. Tā ir lielākā atšķirība no, teiksim, klasiskās digitālās mākslas skolas, kādu mēs piedāvājam. Tā kā šeit bērnam ir jāizvērtē savas vēlmes. Ļoti plašu mēs piedāvājam programmēšanas jomu. Programmēšana ir IT, ja tā varētu teikt, karaliene, un mēs visi labi zinām, cik programmētāji ir pieprasīti visā pasaulē dažāda līmeņa darba tirgu, un tāpēc jūs redzat, ir ļoti liela virkne ar programmēšanas pulciņiem. Un sākot jau ar bērnu tik iecienīto Minecraft skolu, kur notiek darbošanās ar atvērtās pasaules tipa spēli Minecraft Education Edition, un jauninājums ir tāds, ka
bez 3. un 4. klases, kurai mēs ilgadēji piedāvājam Minecraft skolu, šogad mēs piedāvāsim vienu grupu 2. klases bērniem. Tātad Minecraft skolas 1. grupa būs 2. klasei, 2A un 2B grupa būs 3. 4. klašu bērniem. Un šeit visiem Minecraft cienītājiem un mīlētājiem nākot uz šo pulciņu ir jāsaprot, ka šajā pulciņā nevis vienkārši mēs ieslēgsim Minecraft programmu un tā nu katrs spēlēsimies, kā mums ienāks prātā, bet mēs spēlēsim Minecraft mācoties. Un mēs pierādīsim, ka Minecraft var izmantot dabas zinātņu apguvēju, matemātikas apguvēju, dažādu sociālo zinātņu, vēstures tēmu, pat mākslu veidot, izmantojot Minecraft. Un, protams, ka bērni šeit attīstīs savas 3 dimensiju modelēšanas, programmēšanas, tehniskās, radošās, loģiskās domāšanas prasmes, mācīsies, kā strādāt pārī grupā, kā nevis taisīt no tā hausu, bet kā panākt veiksmīgu darba rezultātu, kā prezentēt, kā analizēt savus sasniegumus, un bērni veidos arī savas pasaules un savas datorspēles. Minecraft pulciņš tātad ļoti iecienīts. Un skolotāja Ilze Bukele un skolotāja Alisa Grīnfogele. Ļoti iecienīts un 9. gadu mūsu digitālā centra pulciņu sarakstā, protams, ir programmēšanas skola. Programmēšana 2. 4. klasē un 4. 7. klasē. Kāpēc 2x 4. klase? Jo klāt pie mazākiem bērniem tie 4-klasnieki, kas uzsāk programmēt, klāt pie lielākiem bērniem tie 4-klasnieki, kas turpina. Un skolotāja Ilze Bukele ilgadēji māca abas šīs grupas un sāk ar vienkāršāko programmēšanu, Odoo Game Lab programmā, tad jau bērniem jau skolā iepazīto Scratch, tālāk jau Construct 2, Python programmatūru, un skolotāja šogad ir iecerējusi arī JavaScript izmantot šajā programmēšanas pulciņā un jau mācīt nopietnākas lietas. Šeit būs sasaisti arī ar Minecraft spēli, ar to, kā Minecrafts var palīdzēt programmēt, un tā kā skolotāji ļoti labi pārzina dažādas programmadāmas ierīces, programmējumus robotus, tad, protams, bērni programmēs arī interesantus un digitālajā centrā gan jau iepriekš redzētus, gan pilnīgi jaunus robotus. Tātad 2 grupas. 1. grupa būs 2. 4. klašu bērniem un 2. grupa 4. 7. klašu bērniem programmēšanas skola. Iecienīta 7. 12. klašu grupā ir Java programmēšanas skola, tātad darbošanās ar konkrētu programmēšanas valodu, un 7. 9. klasē, 9. iesācējiem šo pulciņu vada skolotājs Didzis Ābele. Savukārt tie 9 klasnieki, kas jau ir Java kādreiz mācījušies, tie kopā ar vidusskolēniem mācās pie skolotājas Veronikas Garšnekas jau sarežģītākus Javas programmēšanas paņēmienus. Un, protams, šeit ir dažādas programmēšanas un tīklošanas pamatdarbs ar failiem, dažādi interesanti spēļu un projektu izstrāde, mobilo aplikāciju izveide. Arī šeit tiek izmantotas Minecraft iespējas, mājaslapu programmēšanas pamati. Tātad, protams, jaunākā vecuma skolēniem vienkāršāks tas uzstādījums, savukārt vecāko klašu skolēniem jau nopietnāk. Programmēšanas projektu skola ir attālinātais pulciņš, kuru mēs piedāvāsim visas Latvijas skolēniem, un šis pulciņš ir domāts vidusskolēniem 10. un 12. klasēm, un šeit ir obligāts nosacījums, ka skolēniem, lai piedalītos šajā pulciņā, ir jau jābūt ar priekšzināšanām vai nu mājaslapu programmēšanā vai Java programmēšanā. Tātad jau ar priekšzināšanām. Un tad skolotājs Edgars Garšneks kopā vedīs šo skolēnus pretī dažādiem interesantiem programmēšanas projektiem. Ja?
projektus izstrādās, projektus testēs, darbosies ar aplikāciju izveidi mākonī, ar dažādiem mājaslapu ietvariem un daudzām citām sarežģītām lietām. Protams, ka sākotnēji notiks Java un mājaslapu programmēšanas pamatu atkārtojums, īsa tāda zināšana, atsvaidzināšana un tālāk jau darbošanās ar interesantiem pašiem aktuāliem projektiem. Attālinātais pulciņš būs arī mājaslapu programmēšanas skola. Tātad šo pulciņu mēs piedāvājam 9. un 12. klašu skolēniem iesācējiem, tie, kas pirmo reizi ar šo nodarbojas. Pulciņš īsti nav domāts tiem skolēniem, kuri jau ir konkrēto pulciņu vienreiz mācījušies. Un tātad, kā es minēju, tas ir attālināts, tātad vai Ventspils vai visas Latvijas bērni to mācīsies tiešsaistē, skolotājs Veronikas Garšnekas pavadībā. Un skolotāja, protams, nemitīgi domā par to, lai pulciņā būtu kāds papildinājums tam, ko vidusskolēni mācās jau skolā, lai būtu darbs ar dažādām interesantām datu bāzēm un aplikācijām un stiliem un animācijām. Tātad, lai saturs būtu arvien inovatīvs un aktuāls. Un skolotājs Didzis Ābele 2. gadu vadīs spēļu programmēšanas skolu. Arī spēļu programmēšanas skola būs attālinātais pulciņš. Ja pagājušajā gadā mēs piedāvājam arī jaunāka vecuma skolēniem, tad šogad skolotājs pēc 1 gada darba ir sapratis, ka pulciņa īstā mērķa auditorija ir 7. un 12. klašu skolēni. Vienā grupā 7. un 9., otrajā grupā 10. un 12. klašu jaunieši. Tātad pulciņš būs attālināti. Pulciņam ir nomainīts saturs, un šeit, ja skolēni mācījās iepriekšējā gadā, tad viņi var droši piedalīties arī šogad, jo skolotājs nolēma pavērst šo spēļu programmēšanas skolu tādā nedaudz jaunā skatījumā, pārdomāja saturu, un skolēniem būs tikpat interesants kā arī iepriekšējā gadā, jo mēs zinām, ka spēļu industrija ir pasaulē ļoti izplatīta un ļoti populāra. Un klātienē mēs piedāvāsim 2. gadu programmēšanas skolu olimpiešiem. Tas ir 9. un 12. klašu skolēnu pulciņš, kurš ir domāts skolēniem ar labām priekšzināšanām. Nevelti ir šis nosaukums olimpiešiem, tātad skolēniem, kuriem programmēšanas jau sākotnējās zināšanas ir tik labas, ka viņi varētu piedalīties konkursos un piedalīties olimpiādēs. Un skolotājs mērķtiecīgi šī pulciņā gatavos dažādiem IT mācību konkursiem, olimpiādēm, un tāpēc arī uzdevumi un saturs tiks veidots tāds, nevis iesācējam, nevis varbūt tādam, kam netik viegli šis kurs padodas, bet jau tādām, kam jau ir labi pamati programmēšanā, labas zināšanas matemātikā, loģikā, jo darbs būs ar olimpiādas līmeņa uzdevumiem. Iecienīta nemainīgi ir datorgrafikas joma, kā jūs redzat, tātad 7 dažādi piedāvājumi, arī šogad ir papildinājumi šajā datorgrafikas jomā. No pirmās dienas digitālajā centrā mēs mācām datorgrafiku un datoranimāciju. Skolotāja Dace Kamele ir šīs jomas speciāliste, un piedāvājam klātienē 5. un 12. klašu skolēniem 2 grupās, 5., 8. un 9. un 12. klašu skolēniem. Un šeit, protams, kā jau nosaukums vēsta, ir darbošanās ar datorgrafiku, ar profesionālajām programmām, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Experience Design un tā tālāk. Dažādu reklāmas materiālu, video izveidi, dažādi dizaina darbi, attēlu pēcapstrāde, montāža un, protams, arī datora animācijas joma, animēti attēli, komiksi, karikatūras, darbs ar animāciju un skaņu. Un nedaudz arī no mājas lapu dizaina šajā pulciņā vecāko klašu skolēniem skolotāja Dace piedāvā.
Tātad pieprasīts pulciņš notiks ceturtdienās. Skolotāja Dace datorgrafikas pulciņu 7. 9. klasē tieši šim vecumposmam piedāvās arī attālinātā variantā. Tā kā ar nosaukumu datorgrafikas skola, tas būs attālinātais pulciņš, pieejams Ventspils un visas Latvijas skolēniem, kur lielākais akcents būs tieši uz datorgrafiku, mazāk šī animācijas, šī video kustīgā daļa un vairāk darbošanās ar attēlu. Jau vairākus gadus ļoti pieprasīts pulciņš ir 3-dimensiju datorgrafika skolām. Šis pulciņš būs attālinātais pulciņš. 2 grupās 5., 8. un 9., 12. klašu skolēniem būs iespēja kopā ar skolotāju Ģirtu Edvardu Stepiņu attālināti 3-dimensiju datorgrafiku mācīties. Un šeit jau skolotājs strādās ar dažādām programmām, atbilstoši skolēnu vecumposmam, ar programmu Roblox, ar programmu Tinkercad, SketchUp, ar Unity spēļu izveides programmu. Un skolotājs katru gadu šajā šodien tik ļoti pieprasītajā un daudziem interesantajā 3-dimensiju jomā arvien atrod ko jaunu. Šeit pieliek klāt arī 3-dimensiju kādu spēļu izveides elementu, bet atsevišķs pulciņš būs 3-dimensiju tieši datorspēļu izveidei. Tātad tiem, kuriem vairāk interesē arī šis spēļu moments blakus 3 dimensijām, būs atsevišķs pulciņš. Un skolotājs sola arī interesantu darbošanos ar mākslīgā intelekta rīkiem 3-dimensiju modelēšanai. Nemainīgi visus gadus mēs piedāvājam reklāmdrukas skolu. Jau 2. gadu šis pulciņš ir 7. 12. klašu skolēniem, un reklāmdrukas skola ir pulciņš, kur bērni tātad un jaunieši zīmē profesionālajās programmās Adobe Illustrator un Adobe Photoshop un mācās darboties ar dažādām tehnoloģijām, ar grafisko planšetdatoru, ar griezēju, ar presēm, ar specializētiem printeriem, ar polimēru pistolēm un veido dažādus personalizētus digitālās apdrukas priekšmetus. Piemēram, plakātus, uzlīmes, afišas, infografikas, piekariņus, magnētus, piespraudes, nozīmītes, apdrukā krekliņus, krūzes, auduma maisiņus, puzles un tā tālāk. Un šeit skolēni apgūst šī vizuālā dizaina izveidi no pašiem sākumiem, no pirmajām iecerēm, paši šo dizainu mācās veidot un paši ir klāt arī šīs tehnoloģijas pārnesot uz krūzi vai krekliņu vai piekariņu vai kādu citu priekšmetu. Un skolotāji piedāvās šogad arī lielformāta 3-dimensiju objektu izveidi, zīmēšanu virtuālajā realitātē un arī zīmēšanu izmantojot mākslīgo intelektu. Un šis ir arī viens no pulciņiem, kur blakus darbam klasē notiks darbošanās arī laboratorijā prototipēšanas. Un šogad jauninājums ir prototipēšanas skola. Šis pietiekami sarežģītais nosaukums, kas varbūt sākotnēji atbaida skolotāja Māra Jaunzeme, kas ir šo prototipēšanas rīku liela zinātāja un speciāliste, piedāvā darbošanos prototipēšanas laboratorijā. Tātad šeit bērni arī strādās klasē un arī ies laboratorijā pie specializētajiem dažādiem rīkiem un arī strādās ar programmu Adobe Illustrator, paši izveidos dizainu un paši mācīsies strādāt ar tādām savdabīgām iekārtām kā lāzeru gravēšanas un griešanas iekārtu. Un mācīsies savus zīmējumus gravēt plastmasā, metālā, kokā, korķī, akrilā, izgriezt ar ciparvadāmā darba galdu palīdzību precīzas smalkas detaļas. Skolēni apgūs, kas ir sublimācijas tehnoloģija,
tehnoloģiju, kā var audumu dažādi apstrādāt, strādās ar 3-dimensiju printeri un paši veidos šos objektus zīmēs un paši būs klātanī procesā, ka 3-dimensiju printeris tās izdrukās. Strādās ar ultravioleto printeri, ar dažādām citām gravēšanas iekārtām. Tātad lūk šāds jauns pulciņš un jauni izaicinājumi 6.12. klašu skolēniem. Nemainīga ir bērnu interese par robotiku un inženieriju, un mēs tātad piedāvājam tieši tāpat arī nākamajā gadā iecienīto robotikas skolu. Robotika notiks 3 grupās. 1. A un 1. B grupa būs 2. 4. klašu bērniem, un 2. grupa būs 5. 7. klašu bērniem. Šogad ar jaunajiem robotikas speciālistiem turpinās strādāt skolotājs Denis Beļinskis un no jauna strādās skolotāja Anda Priedoliņa. Un, protams, kā šeit mēs gaidām gan iesācējus, gan turpinātājus, atbilstoši bērnu prasmēm, bērni tātad mācīsies veidot programmējamas ierīces, paši programmēt robotus konstruēt, tos programmēt. Ir 2 jauni ļoti interesanti roboti nopirkti no jauna, ir gudrais vilciens un make-block robots. Tātad, ja kādam jau varbūt Lego Vidu vai Ozobot vai Sferobot roboti jau no iepriekšējiem gadiem būs zināmi, tad būs kur piesiet sirdi un ar mirdzošām acīm skatīties uz jauniem robotiem. Un, protams, kā vienmēr no robotiem tiks veidot īpaši 2. grupā dažādi inženiertehniski risinājumi ar praktisku pielietojumu. Bērni mācīsies, kā tas mikseris darbojas, kur tā robotika reālajā dzīvē ir jāliek lietā, vai kuģis, vai drons, kā zirneklis kustas uz priekšu, kādas tur inženieru lietu zināšanas ir nepieciešamas, lai šādu tehnoloģiju izveidotu. Un tā tālāk. Un, protams, ka ikdienas nodarbībās nodarbosies arī ar dažādām robotu sacensībām. Un 2. grupas bērni šajā gadā robotikā apgūs arī Python programmēšanas valodu un jau programmēšanu mācīsies robotika mācīsies jau jaunā, līdz šim nebijušā līmenī. Skolotājs Edgars Šifers 2. gadu 7. un 9. klašu skolēniem piedāvā viedo tehnoloģiju skolu. Pulciņš ir domāts iesācējiem, tiem, kas 1. gadu šo pulciņu apgūs. Un kā jau pulciņu nosaukums māca, tātad pirmais akcents ir likts uz daudzveidīgām tehnoloģijām. Pirmkārt, šajā pulciņā skolēni nedarbosies ar kaut ko vienu, bet iepazīs no daudz kā. Dators, dažādas mobilās ierīces, datortīkli. Iepazīs, kas ir tā saucamā gudrā māja, kā tā darbojas un kā tā strādā. Dažādas video novērošanas sistēmas, automatizētas ierīces. Tāds ievadkurs drona vadīšanā. Un, protams, šis te viedo tehnoloģiju plus vēl klāt saules un vēja enerģijas sistēmas, kas tad ir tie pieminētie saules paneļi vai vēja enerģija. Un papildinājumam klāt vēl arī darbošanās ar 3D modelēšanu, izmēģināšanu, kas ir 3-dimensiju printers. Un tādai nedaudz tādām emocijām un sirdī mūzikas komponēšana datorā. Tātad, skolēniem, kam patīk dažādu tehnoloģiju pielietojums, vai varbūt, kas sevi meklē, kura tad no tehnoloģijas jomām vēl būtu tā, kas mani interesē dziļāk. Un 9. un 12. klašu skolēniem skolotājs Edgars Šifers jau vairākus gadus piedāvā ļoti nopietnu pulciņu ar ļoti nopietnu mācību saturu, datorsistēmu administrēšanas skola, kas ir tieši domāta jau tiem skolēniem, kas nākotnē sevi redz datorsistēmu vai datortīklu administratora krēslā
un jau skolotājs iepazīstina ar visām šīs profesijas niansēm, ar datortīklu, teiksim, pamatiem, dodas uz Ventspils digitālā centra datu centru un iepazīst reāli, kā notiek strādāšana, darbs ar dažādiem serveriem, instalēšanu, konfigurēšanu, uzstādīšanu, iepazīst, kas ir virtuālie un bezvadu datoru tīkli, arī ieskats gudrās mājas dažādos tehnoloģiju risinājumos, un šogad skolotājs piedāvā arī darbošanos ar Arduino mini datoriem. Tātad pulciņš ar nopietnu mācīšanos. Un nekur neizpalikt bez tik svarīgās dabas zinātņu jomas, kas, protams, zinātņu centrā ir būtiska, jo zinātnes centrā notiek darbošanās fizikas un ķīmijas šovos, un bērniem šie šovi patīk, un bērni ļoti labprāt gribētu būt arī paši jaunie un mazie fiziķi un ķīmiķi. Un tāpēc skolotāja Jāja Jēce, kas ikdienā ir arī šovu vadītāja un dažādu radošo darbnīcu vadītāja, viņa ir sagatavojusi kursu Mazo ķīmiķu skola, 6-gadnieki un 1. un 2. klašu bērni, kuri skolā vēl neko no ķīmijas nemācās, dabas zinībās kaut ko mazlietiņ par ķīmijas jomu parunāt. Tātad būs iespēja, 1. grupā būs 6-gadnieki, 2. grupā būs 1. un 2. klase, un lūk jau iepazīt. Jā, ir kāds jautājums? Jā, man ir konkrēts jautājums par šo nodarbību. Jā. Tā varētu būt, ka viņa paralēli dublēsies ar mazo STEM skolu? Tagad no galvas grafiku jums nevaru pateikt, bet tā būtu varētu. Jā, konkrēti. Un nav plānots izvirzīt, lai varētu apmeklēt tā, jo šobrīd sanāk, ka ir jāizvēlas vai nu viena vai otra. Jā, diemžēl tā tas ir, jo mazo ķīmiķu skola ir iespējama tikai pirmdienās. Tur nav atkāpšanās iespējas, tāpēc, ka pirmdienās laboratorijā nenotiek nekādi publiskie pasākumi viesiem, skolēniem, pieaugušiem, kas nāk. Tā pirmdien tā laboratorija ir rezervēta tikai mums. Un, jā, tā kā tur nekādas izmaiņas, diemžēl, nebūs. Mazajai STEM skolai, jā, arī pirmdien. Pilnīgi pareizi, jā. Es tagad no galvas grafiku. Diemžēl dublēsies. Un abas nodarbības notiek 13. Jā, 6-gadniekiem 13. 1. un 2. klašu bērniem šī nodarbība ir 14.45. Jā, diemžēl, jo skolotāji arī var noteiktās dienās. Un tātad šeit mazo ķīmiķu skola būs tāda atbilstoša vecumposmam, iepazīšanās ar ķīmijas pamatjēdzieniem, izpratne par vielām, pirmie eksperimenti, pētīt, izzināt, novērot, eksperimentos izmanto bērniem labi zināmas vielas, bērni nedarbosies ar kaitīgām, ļoti specifiskām ķīmiskām vielām, bet ar labi zināmiem, ikdienā sastopamiem produktiem un vēros, kādas interesantas ķīmiskas reakcijas un pārvērtības tur ir iespējams. Bērni strādās laboratorijā, kas ir interesanti, jau ar ķīmijas piedarumiem, ierīcēm, ar dažādām lupām, mikroskopiem, svariņiem. Un, protams, arī būs šis datoriskais piesitiens. Skolotāja ir atradusi arī šī vecuma bērniem interesantas ķīmijā izmantojamas programmas. Un ir jauno ķīmiķu skola, kas ir 2. gadu, ko vadīs skolotāja Emīlija Lesiņa, arī notiks pirmdienās. Šeit skolotāja darbojas ar citu vecumu posmu, ar 6. 7. klasi, proti ar tiem bērniem, kuriem vēl skolā ķīmiju nemācās, un lai viņus ķīmijā kā zinātnē ieinteresētu. Un šeit jau, protams, nedaudz nopietnāka darbošanās ar dažādiem laboratorijas traukiem, piedarumiem, dažādas pētnieciskās prasmes. Bērni jau mācīsies, kā pētījums noris, kā pētījuma apraksta, kā veido secinājumus, kādas iekārtas nepieciešamas.
Skolotāja plāno dažādas aizraujošas arī mācību ekskursijas, un arī šeit skolēni darbosies ar lielākoties ar dažādām ikdienā sastopamām vielām, ar ko nav bīstami un ar ko ir interesanti eksperimentēt un no ko var veikt dažādus secinājumus. Un jauninājums ir jauno fiziķu skola. Mēs zinām, ka fizika tik nopietna un tik svarīga zinātne ilgus gadus bijusi tādā pabērna lomā, un tāpēc arī digitālais centrs ir nolēmis, ka ar fizikas lietām ir jāsāk nodarboties, un skolotāja Karina Buka, kas vada arī STEM skolu, 2. un 4. klašu bērnus, divās grupās, 1A un 1B grupa būs, katra grupa citā dienā darbosies, piedāvās šim vecumposmam iepazīšanos ar jēdzienu fiziku. Bērni pētīs dažādas skaņas un vibrācijas un krāsa un gaisma, un kas ir spēks un kas ir elektrība. Protams, kā šeit tiks izmantotas eksperimentēšanas iespējas, dažādi novērojumi, dažādi pētījumi, mērķtiecīga darbošanās eksponātu zālē, jo tur ir ļoti daudz kā fizikai izmantojami planšetes, datori, roboti, elektriskas mērierīces, un bērni jau mācīsies veidot hipotēzi, pieņēmumu, veikt mazus fizikālus eksperimentus un jau būt mazie fizikas pētnieki. Mēs turpinām skolēniem tik interesanto spēļu izstrādes jomas apguvi, un spēļu izstrādes jomu pārstāv jau pulciņš, par kuru es iepriekš runāju, spēļu programmēšanas skola, skolotāja Diģa Ābeles vadībā, un arī 3 dimensiju spēļu izstrādes skola. Šis ir attālinātais pulciņš 5. un 12. klašu skolēniem 2 grupās, tātad pieejams Ventspilniekiem un visai Latvijai. Šeit 3 dimensiju interesantas lietas tieši saistībā ar dažādu datorspēļu izpēti un izveidi pašiem. Un šeit, protams, arī sasaisti ar manis jau pieminētiem 3 dimensiju izstrādes rīkiem un programmām ar Roblox, Tinkercad, SketchUp, Unity, Blender, atbilstoši katram vecumposmam. Sasaisti ar to, kas spēlē ir nepieciešams, skaņas apstrāde, video apstrāde, attēla apstrāde, jo spēle sastāv no visiem šiem elementiem. Un tāpēc, protams, ka šajā pulciņā arī ir tāds multimediju prasmju piesitiens. Tā kā bērniem, kam 3 dimensijas interesē, ir iespēja izmēlēties šo 3 dimensiju datorgrafiku vai otru variantu 3 dimensiju kā spēles izstrādes rīku. Un pulciņš notiks, kā es minēju, attālināts skolotāja Ģirta Edvarda Stepiņa vadībā. Un mēs ejam laikam līdzi, un mākslīgais intelekts ienāk mūsu ikdienā un piesaka sevi dažādās jomās. Un šogad ir nolēmts izveidot arī mākslīgā intelekta skolu. 10. un 12. klasē pulciņš būs attālināti, pieejams Ventspils un visas Latvijas skolāniem. Un mākslīgā intelekta tādi elementi tiks iesaistīti arī digitālās mākslas, 3 dimensiju datorgrafikas, multimediju skolas, datorgrafikas un datoranimācijas jomās, jo mākslīgais intelekts šajās un ne tikai šajās jomās ir jau sastopams. Un skolotājas Elīna Skora un Vita Vītola Lapiņa šo mākslīgā intelekta skolu vadīs. Droši vien, ka tā būs, neesmu interesējusies, bet man šķiet, ka varbūt tā būs pirmā Latvijā šāda skola, pirmais šāds pulciņš par mākslīgo intelektu, par to, kur tas ir noderīgs ikdienā, mācībās, dažādās dzīves situācijās, kā tas vēsturiski ir veidojies, kāpēc mēs līdz tam esam nonākuši, par mākslīgā intelekta izmantošanu ikdienā, dažādās situācijās, kas nav maz svarīgi par ētisku izmantošanu, jo mēs, protams, esam dzirdējuši arī par mākslīgo intelektu kā par draudu daudzās dzīves situācijās. Kā darboties ar
valodas rīkiem, spēlēs un izklaidējošā jomā, kā var līdzēt mākslīgais intelekts, attēlu, video, mūzikas izveide, programmēšana ar mākslīgo intelektu. Un skolotājs ir ieplānojuši, ka mācību gada beigās arī šī pulciņa skolēna izstrādās savu projekta darbu un prezentēs, kā viņi ir iemācījušies mākslīgā intelekta rīkus izmantot dažādās jomās. Tātad absolūta inovācija. Nu, un esmu stundu garajā stāstījumā par daudzajiem pulciņiem nonākusi līdz aicinājumam, ka visi ir laipni aicināti Ventspils digitālā centra pulciņu dalībnieku saimē. Un rītdien, 29. augustā, sākas pieteikšanās digitālā centra pulciņiem. Tātad pieteikšanās elektroniskā adrese ir pieejama digitālā centra mājaslapā digitālaiscentrs.lv. Un tātad jāņem vērā, ka nodarbības sāksies nedēļā no 18. septembra, un mūsu mācību gads ilgs līdz 2024. gada 17. maijam. Tātad septembra vidū mēs sākam, un maija vidū mēs beidzam. Tātad pietiekami nopietnas mācību gads. Digitālā centra pulciņi nenotiek skolēnu brīvdienās. Izņēmumi varētu būt kāds attālinātais pulciņš, kas tiks aizmainīts uz brīvdienu, jo attālināto pulciņu skolotāji, ja nu gadās, ka kāds pulciņš ir jāpārceļ, tad, protams, ar bērniem vienojas par vēlamajiem datumiem, bet tur varētu būt situācija, ka kādā skolēnu brīvlaika dienā šis pulciņš var notikt. Skolēnu brīvlaikā mēs parasti aicinām uz dažādām radošām aktivitātēm zinātņu centrā Vizium. Un, protams, ikdienā visa informācija par pulciņiem ir digitālā centra mājaslapā digitālaiscentrs.lv, tieši sadaļā tehnoloģija nodarbības 2023. un 2024. mācību gadam. Tur ir sīka instrukcija soli pa solim, tur ir viss nodarbību grafiks, pa dienām, pa pulksteņu laikiem, kad kura grupa notiek. Sākotnēji skatoties, jūs samulstat, kas ir 1A, 1B, 2A, 2B un tā tālāk grupas. Šo grupu atšifrējums ir pulciņu katalogā. Tātad katra pulciņa apraksts, skolotājs un klāt dienas un pulksteņu laiki, kad katra no šīm grupām notiek, lai bērni un vecāki varētu saprast, uz kuru no grupām ir iespējams pretendēt. Un, protams, ka visa saziņa ir ar mani, ar bērnu un jauniešu izglītības programmas vadītāju Gunu Stepiņu. Droši rakstot man uz e-pastu guna.stepiņa@ventspils.lv. No šī e-pasta jūs saņemsiet arī apstiprinājumu par bērnu ieskaitīšanu pulciņā. Uz šo e-pastu jūs rakstīsiet neskaidros jautājumus, ja tādi radīsies pulciņu izvēloties, vai īsto pulciņu, vai īsto grupu atrodot. Un, protams, ka vecāki droši var izmantot arī manu tālruni 28 63 23 51 darba laikā, visās darba dienās, interesējoties par neskaidrajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar pulciņiem. Un saziņa ar mani ir visa mācību gada garumā par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar ikdienas pulciņu norisi, ar kaut kādām izmaiņām, ar kaut kādām neskaidrībām. Skolotāji darbā ar vecākiem un saziņai izmantos arī e-klasi, jums no skolas ļoti labi zināmo, un mēs arī aicinām vecākus izmantot e-klasi saziņā ar skolotājiem, ja ir kādas neskaidrības. Vai ir kāds jautājums pēc visa tā, ko es esmu apstāstījusi par pulciņiem, vai ir kāda neskaidrība? Jo, kā es minēju, konkrētais grafiks, kā mammai bija tāda baža jau, ka divi vēlami pulciņi pārklājas, tātad grafiks ir izveidots, un tas ir apskatāms digitālā centra mājaslapā, grafiks nemainīsies. Grafikā ir saskaņotas skolotāju iespējas, ar telpu iespējām, ar dažādu tehnoloģiju pieejamību, tātad tur nav tikai
Diemžēl būs pulciņi, kas dublēsies, kas pārklāsies un kur nāksies izvēlēties prioritāti. Tā, vai vecākiem būtu kas jautājams? Ja nekādu jautājumu nav, tad paldies visiem, kas klausījās. Ceru, ka guvāt pietiekami daudz vielas pārdomām un sākot no rītdienas jau jūs kopā ar saviem bērniem izlemsiet par labākajiem un interesantākajiem digitālā centra pulciņiem. Pieteikšanās nav gala termiņa. Pieteikšanās notiek tātad šādi, līdz ko ir sasniegta jau kritiskā robeža, kas iet pāri 12 dalībniekiem, teiksim, jau pie kādiem 15, 16 pieteikšanās konkrētajam pulciņam tiek slēgta. Un, ja jūs pēc laika vēlaties bērnu pieteikt un viņa vecuma grupā kādu pulciņu neieraugāt, jūs, protams, varat arī man zvanīt vai rakstīt, bet visticamāk šī pieteikšanās ir pārtraukta, jo ir sasniegts jau maksimālais dalībnieku skaits. Būs tāda iespēja, ka ja bērns, piemēram, sākotnēji pulciņā ir sarakstā 13. vai 14. vai 15. tad viņš tiek ielikts gaidītāju rindā, jo reālā dzīves pieredze rāda, ka bērni, uzzinot savus stundu sarakstus un sakārtojot sporta un mūzikas un dejošanas lietas, bieži vien no kaut kā atsakās, ir maiņas, un apmēram mēnešu laikā jau visas vēlmes sastājas tā, kā tam ir jābūt, un bērni no gaidītāju saraksta iekļūst dalībnieku sarakstā. Protams, es nevaru gaidītājam dot nekādu konkrētu termiņu, kad tas notiks, bet mēs absolūti cenšamies, lai bērns pirmo prioritāro savu pulciņu vienmēr var apmeklēt. Jau, ja ir izvēle par 2, 3 pulciņiem, tad jau var būt iespēja, ka, teiksim, 2 tiek, 3. ir gaidītājs. Bet mēs jebkurā gadījumā cenšamies, lai visi ir apmierināti un lai visu intereses ir realizētas. Jo mūsu vēlme ir ļaut maksimāli visiem bērniem piedalīties pulciņā. Jā, paldies tad par jūsu klātbūtni un tad uz tikšanos digitālā centra nodarbībās, kas sāksies 18. septembrī. Sāksim strādāt, lai mums ražīgs mācību gads un lai jums un bērniem ražīgs arī mācību gads skolā un lai digitālais centrs ir patīkams papildinājums. Paldies jums! Uz redzēšanos! Paldies! Paldies! Paldies, visu labu! Uz redzēšanos! Paldies!